Sveiki, mežāži! Februārī skatāmies, kas šeit notiks. Februārī mežāži būs kaismīgi, aktīvi, darbīgi, iekarsīgi, ar lielu enerģijas lādiņu. Un šis lādiņš nāks no citiem cilvēkiem. Tā būs sadarbība, tā būs kopīga pasēdēšana, tās būs situācijas, kurās jūs visdrīzāk iesaistīsieties un nezinu kā, koriģēsiet citu cilvēku dzīvi, jo Sātans jau ņem ļoti cieši. Viņš ir ļoti strikts, viņš ir ļoti konkrēts, ļoti stabils, bet, manuprāt, šīs īpašības visas mežāzim ļoti piestāv. Tātad skatīties vienīgais to, lai jūs šajā mēnesī nebūtu pārāk kontrolējuši, lai jūs nebūtu pārāk uzstājīgs, pārāk uzstājīgs pret apkārtējiem cilvēkiem. Darbs. Laikam nebūsiet pārāk uzstājīgi. Darbā priesteris runā par mācībām, ko mēs iegūstam darba vidē. Dažreiz tās ir mācības, tie ir kvalifikācijas celšanā, tā ir klausīšanās, tie ir kursi, tie ir dažāda veida kursi, kur mēs ieklausamies citos cilvēkos. Ļoti bieži tie ir tādi garīgās prakses, kas saistās ar kuras veido darba kolektīvus, kā tur labāk sadarboties, kā miedarboties. Tā ir viena no iespējām. Vēl priesteris norāda uz mazāku uzņēmumu saplūšanu lielākā, mazāku nodaļu saplūšanu lielajā, lielākais aizstāvošais, tāda kā arotbiedrība, ja jūs iedomājaties, aizstāv mazākos savus, ne jau padotos, bet tās grupas, kas ir ietvērtas viņa aizstāvībā. Jūs redzat, kā šeit no augšas priesteris un priekšā šeit ir šīs te mazās grupas. Līdz ar to darbā es gribētu teikt, viss rit pēc noteiktas klasiskas sistēmas. Tas var būt saistīts ar mācībām, bet savā ziņā tas var būt arī saistīts ar apvienošanos un ar kaut kādām norādēm no augšas, kādā veidā šī turpmākā darbība tiks kontrolēta, es gribētu teikt, tiks kontrolēta. Jā, un privātās attiecības. Privātajās attiecībās mīlnieki, kas nozīmē, ka šis mēnesis būs iespējams īpaši romantisks jums, protams, februāris, iespējams Valentīna diena kaut kādā veidā īpaši atzīmēsiet, un nav jau tikai Valentīna dienā vaina vai iespēja ir katrā dienā, tātad šī ir kārtas, kas liek jums savu partnerību tā kā ieraudzīt no sirds, ieraugiet tās labās lietas, kas ir jūsu stuvākajā cilvēkā, tajā miedarbībā, kā jūs miedarboties augām dienām, ienesiet mazliet šo te skaisto, šo te rozā debesu mannā, šo te romantiku, šīs rozā brilles, un es domāju, tas būs liels atspaids visam pārējām lietām šajā mēnesī. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, mīlnieki, protams, sola izvēli, protams, sola attiecību izvēli, sola iespēju satikt, katrā ziņā ieraudzīt. Šajā kārtī varbūt nav vēl tāda intensīva miedarbība, bet šajā kārtī ir iespēja ieraudzīt, pamanīt, satikt, novērtēt, bet tad tālāk esošais uz nākamo, un par to man arī mazlietiņā šī kārtas runā, šis Sātans ir tāda vēlme pieķerties, tāda vēlme būt kopā, tāda vēlme iegūt no visas sirds, tā kā skatāties, cik kaismīgas vai kaislīgas šeit varētu veidoties attiecības tiem, kas pašlaik ir attiecību meklējumos. Un padomas. Padoms ir arī tad, kad ir ļoti liela izvēle. Protiet izvēlēties to, kas jums ir visvairāk pie sirds. Acīm redzot, šis mēnesis dos jums diezgan lielu izvēli kādā jomā, un jums ir tikai jāsaprot, kas ir tieši jums, kas ir jūsējais. Uz tikšanos atkal.